Esiet sveicināti vasarā. Man te tā drusku aiz karsta laika, un kā kur saka, es nav ko darīt, ja, sagribējās ierakstīt tādu mazu video par tēmu mīti par jodu. Tā ir tāda ļoti, mūsu grupā, detoks grupā ļoti aktuāla tēma, jā, vēl tas viņu izdalīju ar atsevišķi, jā, tieši par jodu, un saskaros ar daudz jautājumiem, ar daudz dažām arī pretenzijām, jā, ar cilvēku bailēm un cilvēku tādām, varbūt nesaprašanu, neizprašanu, jā, šīs tēmas, jo cilvēki apmeklē, kā saka, ārstus, endokrinologus un dzird pavisam kaut ko pretēju un ir sabiedēti ar šo. Tāpēc, sāksim tā. Mīts numur 1. Jods ir nepieciešams tikai vairogdziedzerim. Tas tāds vienkāršs mīts. Pēc fakta, ne tikai vairogdziedzerim jods mums uzkrājas sievietēm piena dziedzeros, olnīcās, arī vīriešiem oliņās, jā, tad ir virsnieres, kuņģis, nieres, limfā un tā tālāk praktiski visos audos, pat kaulaudos. Jods regulē hormonālo, jā, loģiski, jā, visu endokrīno sistēmu, imūnsistēmu, imunitāti un aizsargā visas orgānus, visas šūnas no toksiskiem uzbrukumiem, no toksiskās slodzes. Savukārt tā deficīts izpaužas, jā, tas ir mums, laikam, numur 1 tāds šobrīd, kā saka, simptoms ļoti daudziem cilvēkiem, hroniskais nogurums. Jā, otra smagākā forma pat depresijas. Tie nav vienīgie, kā saka, ne tikai jods to izraisa, bet var pateikt tā, ja ir pietiekami joda, jā, organismā, tad nebūs hroniskā noguruma un nebūs depresijas. Tas nav iespējams, jā, pat ja tur ņem vērā citus faktorus. Tālāk, mīts numur 2. Joda likvidēšanai pietiek lietot jodēto sāli. Jūs zinat, ka mums veikalos praktiski vairs nav iespējams, ļoti reti var nopirkt sāli bez joda, parastais sāls viss ir jodēts, jā, un tad cilvēkiem liekas, ka kāds rūpējas par viņu veselību, un tagad mēs to sāli ēdam, mums joda pietiek. Pēc fakta, jā. Jods, ko pievieno sālī, praktiski neasimilējas. Tas ir kālija jodīts un kālija jodāts, jā. Teikšu vēl vairāk, kālija jodīts izraisa hipertireozi, veicina hipertireozes veidošanos. Un otrs, tas jodāts, tā ir mazāk bišķi toksiska forma, jā, tas ir 917, jā, 917, un mazāk bīstams, jā, bet lielās devās, mēs sāli lietojam lielākā daļa katru dienu, un sāli mums vajag, nātrija klorīdu mums ļoti vajag, jā. Sāls tās bezsāls diētas ir tikai saistītas ar nepareizi sāls lietošanu, jā. Tas atsevišķi, jā, bišķiņ tēma. Bet lielās devās, jā, tas tieši var izraisīt tur gan visādas citas vēl lietas, bet veicina hipo un hipertireozi. Tas koks ar 2 galiem, jo tās abas ir neorganizās formas pirmkārt, jā, un arī toksiskas formas. Pievienot ēdienam, kuru gatavo temperatūrā virs 60 grādiem, jods, šīs joda formas vienkārši izgaro. Jā, viņš arī nav pieejams. Tātad, lai mēs saņemtu jodu, riskējot ar vēl papildus problēmām, bet lai saņemtu pietiekamu devumu, šis jods ir jāiet svaigā veidā, nevārītā, jā, vai tad, teiksim, svaigos produktos, lielos daudzumos. To neviens nedarīs, un tas arī nav vajadzīgs. Tālāk, mīts numur 3. Pārāk daudz joda izraisa hipertireozi. Pēc fakta. Hipertireozi patiesībā ir hronisks un katastrofāls joda deficīts organismā. Es to saku ar pilnu atbildību. Jā, es zinu, ko es runāju, jā. Bet, kas interesanti, ārsti, jā, par to vispār nerunā, un mums to vispār nekad nestāsta, jā, cilvēkiem. Un te ir tāds drusku paradoks, kad sākot lietot jodu, organisko jodu, es domāju, jā, to, ko mēs lietojam, valento, šis TSH rādītājs analīzēs var palielināties un pat tā stipri palielināties, un kādu tas ļoti biedē.
Uzreiz varu pateikt atkāpīte, jā, es runāju arī par sevi, es par to pārliecinājos, kā tas ir, bet šeit ir galvenais kritērijs pašsajūta. Ja jums nav nekādi, tur, nezinu, kaut kādi simptomi, ka gāžas no kātiem vai kaut, nu, nezinu, es pat nezinu, kādiem jābūt simptomiem, ja, kad, lai tā būtu pie augsta TSH, sākot lietot pareizu joda formu, ja, analīzēs pie augsta TSH ir enerģijas, kā saka, pietiekama enerģijas, ļoti pašsajūta daudz labāka un tā. Tie ir galvenie kritēriji, ja, tāpēc, lai nebiedē analīzes, es vienmēr arī to uzsvaru, ja, cilvēkiem, ka es saku, mēs neārstējam simptomus un nestrādājam ar simptomiem un neārstējam analīzes. Analīzēm ir informatīvs raksturs, ir jāsaprot, kas notiek organismā, ja. Bet, nu tālāk par to runājot. Bet, teiksim tā, sākot uzņemt pareizu jodu, organiskās formas jodu, ja, šos valentos jodus, ko mēs lietojam, tā ir normāla parādība, ja, kas liecina, ka vairogdziedzeris atjaunojas. Ja, teiksim, dzertu jodu un nebūtu vispār nekādu rādītu, tad vairogdziedzeris ir nobeigts, ja, viņš vairs nespēja strādāt. Tātad tas nozīmē, ka viņš atjaunojas. Kāpēc tā notiek? Kāpēc tas TSH ceļās? Periodā, ja, kad mēs dzīvojam, kad atrodamies tādā joda deficītā, iespējams pat no dzimšanas, jeb kaut kādā ilgstošā periodā, jo lielāks periods, jo tas, nu, kā saka, organismam tas ir lielāka slodze. Tātad, šajā laikā, kad joda mums trūkst, pareiza joda, ja, organisms samazina to transportējošo molekulu skaitu, kuras nogādā jodu šūnās. Tātad, kā saka, nav darba, atlaiž darbiniekus. Ja? Nav ko nogādāt, tātad samazina šīs šūnas. Tiklīdz sākam dzert pareizo jodu, ja, tie transportieru skaits palielinās. Un vairogdziedzeris sāk ražot šos TSH hormonus. Ja? Tas ir vajadzīgs transportam, jo mēs tagad uzņemam pietiekami labas devas. Ja? Mēs ziniet, ja, tie, kas ir manā grupā, zina, kad es rakstu tādas ne tikai profilaktisko, bet drusku augstāku devu, ja? Paši saprotat. Līdz ar to ir darbs, ir vajadzīgi transportētāji un sāk ražot šos hormonus. Šis periods, ja, kad normalizācijas periods var ilgt pat kādus 6 un pat vairāk mēnešus, atkarībā no organisma stāvokļa, ja, un tas ir kamēr audi neatjauno spēju uzņemt jodu. Ja, normāli. Tātad viņi prasīs, tas ir pēc bada, ja, pēkšņi saka, jods ir atnācis, mums vajag, tātad dodiet mums to celtniecības materiālu, ja, mums šo te materiālu, kas mums ir pietrūcis. Tālāk, mīts numur 4. Jodu var iegūt tikai no jūras produktiem, tur aļģēm, ja, jūras kāpostiem, kas tur mīdijām, zivīm un tā, var sakot, jūras produktiem. Pēc fakta daļēji jā, principā jā, bet tad ir jāēd jūras kāposti, visas citas šie te produkti, to nav ļoti daudz, jā, katru dienu. Plus jāņem vērā, visu to zina, jā, kad šobrīd jūras ir piesārņotas un šie jūras produkti satur daudz visādus smagos metālus un visādas toksiskas vielas, plus arī, protams, parazīti, ja? Tas tā. Bet tāpēc, šo jodu iegūst no aļģēm, bet mēs dzeram attīrītas formas. Un jūs zinat, kad ir dažas teritorijas, ja, kuros cilvēkiem nav joda deficīta, tā ir Japāna, tas ir vidusjūras reģions, varētu teikt, tie, kuri lieto šos produktus, ja, vidusjūras diētu pieturās, ja, tiem šī deficīta nav. Katrā ziņā ne tik lielā mērā. Japāņiem vispār nav. Ja. Es varu pateikt par Japāņiem tā, viņi jodu uzņem reizes 50 vairāk nekā mēs pārējie iedzīvotāji. Jā, redziet, viņiem ir augstas tehnoloģijas, viņi ir gudrāki, viņi ir spriganāki, viņi ir tievāki par visu pārējo šo te civilizēto pasauli. Jā, tur nav tik daudz visādi šīs te aptaukošanās un liekie svāri, jā, tātad vielmaiņa strādā un tātad, jā, bet viņi lieto ne tik, pirmkārt, viņi jūras produktus lieto daudz, jā,
tur ir no tīrākām reģioniem, un otrs, viņi lieto daudz arī šos te dabīgā valentā joda preparātus. Ja? Un tas sākās tieši pēc visiem šiem Hirosimas, Nagasagas uzbrukumiem, ja? Kad arī jods bija viens no produktiem, kurš tika iekļauts kā obligāts atjaunošanas produkts. Ja? Nu, tā atsevišķiem, bet tā būtību jūs sapratāt, ja? Kad lai uzņemtu jodu tikai no jūras produktiem. Pirmkārt, es nezinu, vai jūs katru dienu ēdat jūras produktus, ja, un kādā daudzumā jūs viņus uzņemat. Tālāk, mīts numur 5. Nedrīkst uzņemt vairāk kā 150 mikrogramus jodu dienā. Smaidu. Pēc fakta vispirms izstāstīšu. Jā, ja runa ir par nātrija un kālija jodītu. Tātad neorganiskajām formām, jeb šiem te joda medikamentiem. Jo tas veido reakcijas, ja, šie te preparāti veido reakcijas organismā, kas rada toksisko slodzi, un jo vairāk piesārņots organisms, tātad jo vairāk ir ar ko reaģēt, ja, organismā visādi smagie metāli, ja, un visas citas lietas, jo lielāks būs šis risks. Ja. Kāpēc es smaidu, ja, jo pat dažas dienas atpakaļ ar mākslīgo intelektu sastrīdējos par šo tēmu. Es jautājot, ko tad saka tas čats, kā tur GPS, ja, vai kā viņš saucās, GPT, gudri, ja, atsakot mākslīgais intelekts, ko saka par jodu. Mēs ar viņu strīdējām, mēs ar viņu reāli strīdējamies. Viņš man saka 150 mikrogramu. Es saku, labi, organisko. Viņam īsti atbildes nav, nu jā, tur tā kā tur tā, jā, organiskais jods, tur jāēd daļas, vēl kaut ko. Es saku, Pasaules veselības organizācija, pat Pasaules veselības, kā saka, saucamā neveselības organizācija, pat ir uzlikusi, ka 300 mikrogramus organisms tērē dienā. Tas nozīmē, ka pat ja mums nebūtu deficītā, bet ir statistika, ka apmēram 159 valstis, praktiski visas kā saka, civilizētā pasaulē, ja, kura neēd jūras produktus pietiekamā daudzumā, dzīvo hroniskā joda deficītā, pie kam paaudzēs. Ja? Tātad, bet pie visa tā, mēs diennaktī, ja, cilvēks tērē vidēji, pieaudzis cilvēks, ja, tērē vidēji 300 mikrogramus. Jāuzņem tikai 150 puse no tā, ko tērē. Bet, ja mēs esam deficītā, vārdu sakot, mākslīgais intelekts beigās pateica, ka viss mans limits ir beidzies, viņš arī uz maniem jautājumiem neatbildēs. Tā, kad, nu tā, jā, nu tāda man sanāca situācija. Tāpēc 150 mikrogrami organiskā joda, ja, tas ir principā zīdaiņa deva. Ja? Es runāju par organisko valento jodu. Sintētiskos, jā, nedrīkst vairāk kā, bet jūs saprotat, ka pirmkārt šīs te neorganiskās formas mums neuzsūcas, otrkārt viņas rada šo te vēl papildus toksisko slodzi, jo organisms nav aktīvīts. Tālāk. Mīts numur 6. Ja ir autoimūnais tireodīts, pareizi pateicu, jā, vārdu sakot, ATI, ja, jodu dzert nedrīkst. Nu, ar šo mītu sanāk saskarties visbiežāk. Ja, cilvēki, kas apmeklē endokrinologu, kā jau teicu sākumā, ir ar šo iebiedēti līdz nāvei. Tā saucamā AIT gadījumā joda rezerve organismā ir aptuveni 3% no normas. Ja, tikai tad veidojas šie te autoimūnī procesi. Tas ir totāls un pat kritisks deficīts. Ja, bet dzert nedrīkst. Bet jodu dzert nedrīkst. Un es pateikšu tā, endokrinologiem ir taisnība, jo ja šajā gadījumā dzers šo te neorganisko jodu, ja, tad var būt lielas ziepes. Bet mēs lietojam organiskās formas, ja, un tāpēc, kā es saku, visvairāk sanāk ar šo saskarties cilvēki, kas nāk ar šo te un saka, man nedrīkst, kāpēc jūs man rakstat jodu? Es saku, jums vajag jodu, jūs savādāk neizlīdīsiet no šī te stāvokļa.
Tā. Un kas notiek? Ja mums ir tikai 3% no normas, no nepieciešamā visiem, dzīvības procesu uzturēšanai, visai vilmaņai, visiem procesiem, šī joda, tad pārējie tie iztrūkstošie procenti tiek aizstāti ar kaitīgajiem halogēniem. Arī jods ir halogēns. Tikai organiskais jods, tas mums ir vajadzīgais halogēns, bet ir tā saucamie kaitīgie halogēni, kas ir broms, chlors un fluors. Ziniet, no kuriem produktiem mēs to dabujam, Chlorē visu, ko var, arī ielpojot, fluors, mums ir zobu pastas un visādi šitie produkti, kas nav vajadzīgi. Un broms, tie ir praktiski visi apmiglotie graudaugi. Ir arī citi, bet grupā ir, par to es rakstīju, tur palasiet, kas ir manā grupā. Tālāk, kad trūkst joda, to nākas aizstāt ar šiem toksiskajiem halogēniem. Kad trūkst labā halogēna, nākas aizstāt ar indīgajiem halogēniem. Bet tie savukārt vienkārši nobeidz jūsu vairogdziedzeri, mūsu visu vairogdziedzerus. Šie halogēni ne tikai kavē joda asimilāciju, bet rada arī autoimūnos procesus. No tiem arī viņi rodas. Tātad autoimūnais šis tiroidīts, tas ir halogēnu, šo kaitīgo halogēnu, toksisko halogēnu, pārdaudzums organismā, Tātad organisms ir saindēts. Šis organiskais valentais jods, ko mēs lietojam, dzen šos halogēnus ārā un palīdz vairogdziedzerim atjaunoties. Svarīgi ir organisko jodu dzert kopā ar tā saucamiem kofermentiem, ar šiem selēnu un cinku pietiekamās devās. Tas palīdz, schēmas ir grupā, tur tās devas schēmas grupā. Tas, lai vairogdziedzeris pareizi ražotu hormonus un neveidotos iekaisumi. Un lai jods nonāk tur, kur tam ir jānonāk, nevis tur kaut kur krājās, lai viņš labi asimilējas un lai būtu maksimāli asimilējams. Tātad ir vajadzīgi šie papildus produkti noteikti. Un varu pateikt tā, kamēr pirmais punkts, pirms sākt tā saucamo joda tādu lielāku atjaunošanu, to zagrusku saucamo, to kā saka, kad mēs sākam atgriezt joda devas, sev lielākas devas, pirmais ir jāveic detoks. Lai nav šī cīņa ar šiem halogēnus. Šos halogēnus ir jāpatīra ārā, šos toksīnus ir jāvāc ārā, lai nerastos liekas šīs reakcijas, tur savstarpējā cīņa. Tāpēc es, sākumā tajās programmās rakstu nelielas devas joda, jo lai viņš tikpat, cik lai viņš vispār ir, lai tur sākas procesi, bet lielākas devas, es runāju priekš tiem cilvēkiem, kur ir paskatījušies čatus par jodu, kaut kādus tur, no citiem tur kolēģiem, tur TikTokā, vēl kaut kur, un saka, bet viņi lieto tur pa 10, pa 20 tabletēm dienā, tā ir tā saucamā joda zagruska, bet tas ir vēlāk pēc attīrīšanās. Fāze 1, fāze 2, un tad kā saka, tad var sākt lietot vairāk joda, bet viņš ir jāsāk lietot pakāpeniski. Sākot no, bieži arī rakstu, ja jūs ziniet, kad tur 2 tabletes, tad 3, tad 4, 6 un tā tālāk, tas tā atkāpītie. Un jodu profilaktiski valento, šo organisko jodu profilaktiski var lietot sākot no 600 mikrogramiem, mikrogrami, mums visas tabletītes tas ir mikrogramos, un līdz 3 līdz 12 miligramiem. Tā kā Japāņi, bet līdz tam ir jānonāk, tas atkarībā no veselības stāvokļa, no organisma stāvokļa, bet līdz tam ir jānonāk, tāpēc sākumā profilaktiski, un sākumā attīrīšana, un sākumā, kā saka, sagatavot augsni un sākt lietot pareizu valento jodu pie jebkurām endokrīnās sistēmas, ja tieši konkrēti vairogdziedzera novirzēm. Lai jūs nebaida neviens stāvoklis, ne hipo, ne hiper, ne autoimūnie, ne visi pārējie. Tie visi ir joda deficīta simptomi. Paldies, ka uzklausījāt!